Es to pilsētas ideju svētku redzu tā, ka tie ir pirmkārtām svētki vietējiem iedzīvotājiem, aicinājums arī turistiem, un pie reizes, lai mēs varam radīt paliekošu vērtību. Un es to redzu tā, ka svētki sākās jau janvārī, februārī. Mācam arī ļoti līdzīga ideja par to, ka tiek semināri, pankūkdienas, skaistumdienas, viss kaut kas taisīts vienmēr sakot svētki cauri katram mēnesim, un kaut kad septembrī viņi var noslēgties. Tur aprīlī ir tā pati lielā tauta, kad var sakot daudzību un pagalmus, un tad tur labestības diena un tā tālāk un tā joprojām. Un tad augustā pilsētas svētkus noslēdz mākslas festivāls, un septembrī ir uzņēmēju dienas un ģimenes dienas. Tas ir tas, kā es redzu, nevis vienā dienā ir tie svētki, bet tad visi strādā visu laiku, un tad ir tā aktivitāte visu laiku. Un, manuprāt, vajag vienkārši sākt. Un tad otra lieta, neņemot nevienu no šīm idejām, pašā pilsētas svētku laikā es redzu vienu tādu lietu, kas varētu būt derīga, un proti par jauniešiem iet runa, ka parasti viņus vienmēr kaut kur stumj projām, un viņi tur grib ādīties, koncerts viņiem nepatīk, nekas viņiem nepatīk, mašīnas viņi kaucināt centrā grib. Nu tad vajag viņam radīt kaut kādu vietu, ne tikai jauniešiem, arī cilvēkiem citādākā vecumā vakars uz ezera vai pie ezera. Es kaut kādus 3 gadus jau saskatu, kas ir pa ezeru Briškins, kas iet tur uz leju. Niniers. Es nezinu tos nosaukumus. Tuvāk Cēsī Niniers. Lendelopu, kur izbrauc pētīt. Niniers. Nu, tā pie Niniera ezera. Es redzu to vietu, ka ir prom no ļaudīm. Plus vēl tas laikam tā kā priekam pašvaldībai pietilpīgi. Kāpēc tā jautājums? Un tad tur ir viss kaut kas, tad tur ir visāds DJ teltis, putu teltis, ūdensbības telts. Var savākt arī tikai DJus sievietes. Un tad tur notiek tāda veida pasākums, ja viņam nepatīk tas, kas ir standartā iekšā. Jā, bet ir baigais organizatoriskais darbs pie tā visa gan var.